Tā, dārgie draugi, šodien es gribu pastāstīt, kā boileri mēs varētu pieslēgt pa taisno pie saules paneļiem, un kāpēc es iepriekšējā komentārā teicu, ka nevaram slēgt vienkārši ar standarta slēdzi, un ar ko atšķirās līdzstrāves drošinātājs, kas ir tam paredzēts, un parasts slēdzis vai mainstrāves drošinātājs parādīšu dažādos scenārijos. Vienmēr sakot, mums te nāk 100 volti, kas ir kaut kas analoģisks tā kā būtu saules paneļiem. Te mums ir 2 kW sildītājs, šobrīd augsts, saslēdzu kopā ar bateriju. Mums ir viens variants, ja mēs ieslēdzam līdzstrāves drošinātāju, un es viņu izslēdzu, un man smuki uzkarsa. Vai tā, ka pat roku nevar pielikt. Smuki silts sildumens. Bet nu nav tik karsts, lai galdu sadedzinātu. Varbūt vajadzēja kaut ko palikt apakšā. Būs labi. Tā, vienmēr sakot, ja es esmu, izslēgsim abus ārā, ja man ir pieslēgts līdzstrāves drošinātājs, ko mēs jau redzējām, ka viņš strādā normāli, es ieslēdzu mainstrāves drošinātāju, viņu slēdzot ārā, mēs redzam šādu efektu. Šo nedara līdzstrāves drošinātājs. Un viss, viņš ir beigts. Šis man uzsāsa, bet drošinātājs man ir beigts. Slēdzam ārā visu. Tālāk es jums parādīšu, kā šis pats strādā ar standarta slēdzi. Tā te man viss ir izslēgts ārā. Lācis ir par esnu. Nelietojam. Un visbeidzot es jums gribu parādīt, kāpēc tas tā notiek. Vienkārši zināšanai. Tā ir līdzstrāve. Līdzstrāve velk līdz dzirksteli. Un mēs redzam, ka tas ir diezgan, nu teiksim tā, bīstami. Nelietojam nekādus parastus slēdžus, nelietojam nekādus parastus drošinātājus, izmantojam tikai tam paredzētus DC, jo viss pārējais ar saules paneļiem var pārvērst visu lielā ugunskurā. Labi, es ceru, ka kādam noderēja. Paldies!